uz Bībeli balstīts laulības portrets. 5. nodarbība. Līderis. Vīra pienākums. Kā to saprast? Tu nevari paņemt viņu šajā nedēļas nogalē. Tas jau ir otro reizi pēc kārtas, Larī. Mani neinteresē tavi darba braucieni. Es zinu tikai to, ka Alisona visu nedēļu runāja par to, ka būs kopā ar savu tēti. Jā, mēs abi zinām, kādā vērtē ir tavi solījumi. Ja es nebūtu uzņēmusies mūsu laulības vadības grožus, arī tad nekas nebūtu ticis izdarīts. Un tā kā tu to izdarītu. Un pirmdien obligāti nosūta alimentus. Vai tu dzirdēji, ko es teicu? Pirmdien. Tas viņam ir raksturīgi. Tieši tāpat kā mūsu laulības laikā, viņš vienmēr izvairās no atbildības. Nomierinies, Lilita. Lilita, vai nevēlies kafiju? Visi vīrieši padara man traku. Viņi visi ir vienādi. Visi vienādi? Nē, Kīma, visi nav vienādi. Katrā ziņā Larijs bija tieši tāds. Viņš bija bezatbildīgs, neturēja savus solījumus, nekam nederīgs vīrietis. Kāpēc tu runā par tēvotu Lariju tā? Viņa tā negribēja teikt, Kīma. Gribēja gan. Kas apmaksāja rēķinus? Es. Kas investē mūsu naudu? Es. Es rūpējos par māju, es plānoju mūsu sabiedrisko dzīvi, es plānoju mūsu atvaļinājumus. Viņš nespēja pieņemt nevienu lēmumu. Viņš pat nevarēja izlēmt, uz kurien iet vakariņās. Arī tētis to nevar izdarīt. Visiem vīriešiem tas ir nedaudz raksturīgi. Jā, mīļumiņa, taču tad, kad ir jāpieņem patiesi svarīgi lēmumi, mēs vienmēr varam uz tēti paļauties. Jums vienkārši ir paveicies. Šķiet, ka vairums vīriešu šodien nespēja uzņemties atbildību. Pasaules raksturojums Lilitas skatījumā. Tieši tādēļ tagad ir vairāk sieviešu līderu. Lilita nomierinies, vīrieši ir gļēbuļi. Viņi vairāk nespēja būt līderi. Nesaka man, Debora, lai es nomierinos. Es tev saku, vīrieši ir uzvēluši visu uz mūsu pleciem. Tieši tā, kā to izdarīja Larijs. Viņš nekad neņēma grožus savās rokās. Man bija jābūt atbildīgai pilnīgi par visu. Es nesaprotu. Tu dusmojies uz tēvotes Lariju tādēļ, ka viņš neuzņēmās vadību? Jā. Bet es domāju, ka tev nepatika, ka vīrieši uzņēmas vadību. Man patīk. Es gribēju teikt, man nepatīk. Tu esi par jaunu, lai to šobrīd saprastu, Kīma. Lilita, šķiet, ka tieši tu esi tā, kas nesaprot. Ko tu ar to gribi teikt? To, ka mani neinteresē pēdējās tendences. Sieviete vēlas, lai vīrietis būtu ģimenes galva. Ko nu tu stāsti, mamma? Tāds kā tētis, vai ne, mamma? Jā, tā kā tētis. Kāds man jautāja, kādēļ tu sāki ar sievu, kādēļ tu nesāki ar vīru? Atbilde ir sekojoša, jo 1. Pētera vēstulē, Pāvila vēstulē Efesiešiem un Pāvila vēstulē Kolosiešiem 3 būtiskos svēto rakstu fragmentos Dievs sāka vispirms ar sievu. Varbūt, ka tad, ja sieva pareizi spēlē savu lomu, būs atrasts vīriešu noslēpums par viņa lomas pildīšanu, un tas varbūt ir spēkā vairāk nekā spējam to novērtēt. Atstāsim laulību aiz muguras, atstāsim sievu aiz muguras. Pievērsīsimies jautājumam par vīru, jo tad, kad pāris satiekas un ir iemīlējies, tad ir acīm redzami, kurš ir galvenais. Jaunais vīrietis ir galvenais. Sieviete savu vīru iztēlojas kā bruņinieku spīdīgās bruņās, kurš nokauj drakonus. Viņš parūpēsies par katru briesmoni, kas varētu nākt viņa vai viņas virzienā. Tad parādās realitāte. Ak, kungs, un viņas vīrs nav tāds, kā viņa iedomājās. Viņš ir vairāk aizņemts ar televizoru nekā ar briesmoņu nokaušanu. Un tad nākamā sieva redz savu potenciālo vīru, kas uzņemas vadību kā varenu vīrieti, kas stāv gatavībā tikt galā ar jebko, dot ideju par virzienu, neierobežotu enerģiju vadīšanas jomā. Un tad parādās realitāte. Vīrs pārnāk mājās no darba. Sveiki! Un viņa brīnās, kas noticis ar visu to enerģiju un vadīt spēju, uz ko viņa cerēja un ar ko rēķinājās. Un es uzņemos pārdrošību apgalvot, ka neviens pāris, kas taisās precēties, nekad nerunā par to, vai vīrs turpinās vadīt.
Tas tiek uztverts kā pats par sevi saprotams. Protams, tu esi mans līderis, es gribu ar tevi apprecēties, jo es gribu turpināt tev sekot. Es gribu, lai tu būtu mans vīrs, mans līderis, mans apburošais princis. Es gribētu būt tava princese. Savā ziņā nākamā sieva redz sev kalpojumu savam princim, droši vien romantiskā veidā. Tad ienāk realitāte, parādās liela aizņemtība, un viņš aizskrien uz darbu. Visās šajās izmaiņās par to, kāda būs šī laulība, ir viena viltīga. Tā ir par vīra lomu un sievas lomu. Par to mēs visu laiku dzirdam asprātības. Piemēram, gailis valda pār vistu laktu, bet es pār gaili. Vīrs ir galva, bet sieva ir kakls, kas to groza. Viņš varbūt valkā bikses, taču es viņam tās uzvelku. Jautājums par vadību, kurš ir galvenais? Kas notiek tad, kad ir nevis skaidrība par laulāto lomām, bet gan neizpratne? Kādēļ ir tā, ka vīrietis, stiprais, tas, kuram pieaugot patīk vadīt, konstatē, ka viņš kļūst ar katru dienu pasīvāks, klusāks un atturīgāks. Viņš sāk virzīt ģimenes locekļus pie mātes, pie sievas, negribēdams risināt problēmas, negribēdams uzņemties vadību. Tik daudz reižu, kad esat kopā ar studentiem, viņi sāk ar jums runāt par laulību. Viņi runā par saviem vecākiem, kuri izšķīrās, jo tik daudzi tagad šķiras. Atceros, ka pirms dažām nedēļām pie mums viesojās kolēģi studenti. Viņi pavadīja vakaru kopā ar mūsu bērniem, arī studentiem. Tad, kad viņi taisījās braukt atpakaļ uz ziemeļiem, viena meitene palūdza Dārlinu un mani panākt malā un jautāja: vai varu ar jums īsi brīdi aprunāties? Es nezināju, ko sagaidīt. Mēs ar Darlīnu stāvējām sadūšies rokās un runājām ar viņu. Viņa teica: es gribu jums abiem pateikties. Es teicu: tu gribi pateikt paldies? Lūdzu, tu esi vienmēr gaidīt mūsu mājās. Nē. Es gribu pateikties jums par to, ka jūs vēl aizvien esat sadūšies rokās, un es gribu pateikties par to, ka tādai ir jābūt ģimenei. Tad viņai saskrēja asaras acīs, un viņa teica: tādu vairs nav daudz. Tas man iesit kā ar bumbu pa galvu, lai jauns cilvēks pateiktos par viņu vecākam pieaugušam pārim par laimīgu laulību un par to, ka tam tā ir jābūt. Ir tik liela vilšanās jautājot, vai vēl pastāv laimīgas laulības? Ir jūtama tāda frustrācija un dusmas jautājumā par vadību. Kādas ir Dieva domas par laimīgu laulību? Vispirms mēs gribam aplūkot uz Bībeli balstītu vīra portretu. Kāda ir viņa galvenā loma un kāds ir viņa galvenais pienākums? Video nodarbībā par lomu es gribu, lai jūs aplūkot savās Bībelēs pantu, kas ir 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļā. Dievs runā. Tas ir Ēdenes dārzā, kad tur bija pirmais vīrietis un pirmā sieviete, un Dievs saka 15. pantā. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un apsargātu. Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams: no visiem dārza kokiem tu vari pēc patikas ēst, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un Dievs tas kungs sacīja: nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu. No paša sākuma, no Ādama un Ievas radīšanas, mums ir galva un palīgs. Kad jūs domājat par vīru un viņa lomu, kas viņam jāspēlē, balstoties uz Bībeli, tad vārds vecajā derībā ir galva. Vārds galva nozīmē izcils, vadība, augstākais punkts, kuģa priekšgals, cilvēks, kas uzņemas vadību, kam ir iniciatīva, kam ir autoritāte, kas ir priekšnieks, kas ir kungs. Tāda ir šī vārda burtiskā nozīme – uzņemties vadību. Ja jūs gribēsiet gūt lielāku skaidrību jaunajā derībā par to, kāda ir vīra loma, tad droši vien viss skaidrs